Vai es pazīstu visus single cilvēkus Rīgā? Jā. Laiks iepazīties dzīvē. Mans draugs ir noprezentējis telpā ar čaļiem. Tie cik čaļi pienāks man klāt pēc tam. Coca-Cola mani uzaicināja uz Pitch Your Single Friend pasākumu, lai piešķirtu klasikai odzi. Šis pasākums ir tādiem cilvēkiem kā es, kuriem nepatīk sarakstīties un gribas iepazīties dzīvē. Šeit ir mans Tinder randiņš. Kad tu gatavoji prezentāciju, ar kādu mērķi tu to gatavoji? Es gribu parādīt īsto Redz, no šī man ir bail. Valteram tika iedotas 3 minūtes, lai mani noprezentētu. Šī bilde nav vispār editot, es nezinu, par ko jūs runājat. Viņa ir single apmēram 4 gados, tāda viņa ir vērtīgāk nekā Latvijas un deizvārdu biļetes. Lots mīnusi. Nu jā, te mēs esam, tāda nav lol. Halo! Es nezinu, ko jūs gaidījāt. Bet viņa nopietni. Un viņš to izdarīja pārāk labi. Latvijas taisnākais čalis. Absolūti. Pēc tam visi uzrunāja viņu, pateicoties viņa stand-up spējām. Frāzes izskanēja šādi: man neinteresē vīrieši, bet, ja godīgi, tur bija diezgan daudz simpātiski cilvēki. Vakar secinājumi: man ļoti patīk sievietes. Vakara rezultāti: 3 puiši ar mani parunājās, 2 ieslīdēja manos diemos, un tagad nerunājot par mani, cik es sapratu, vakara laikā izveidojās jau 2 pārīši. Why are you lying? Sen neesmu bijusi tik atvērtā un sirsnīgā pasākumā. Turpinu būt single, bet vismaz piesmēju telpu un baudīju vakaru ar jaunajām Coca-Cola Cherry un Lemon garšām. Valter, ja kas, nākamo reizi es pičošu tevi. Ko šis vīrietis ir izdomājis?